mūsu kodols Latvijai. Liels paldies par pabaldu! Ir patīkams, saprotams. Visu nevarēju pateikt, viss paldies visiem. Tagad es varu pateikt, ka liels paldies par to manam kolektīvam, ar kuru es strādāju, maniem cilvēkiem, kurus es ļoti cienu, un acīm redzot, viņi ar mani cienu. Un tad tā sanāca, kopā darbs tika paveikts, un līdz ar to labsajūta ir augstā līmenī. Tas ir mūsu stāsta varonis Arvīds Buks. Būtu pārdroši cerēt, ka šīs filmas garumā tiks izklāstīta šīs sasniegumiem bagātā cilvēka dzīve. Mēs pagūsim ieskicēt tikai tos pamata stūrakmeņus, uz kuriem balstās Arvīda pasaulīgā būtība. Man patīk cilvēks ar uzrunāt uz tu. Tad kaut kā tāda normāla, brīvākas attiecības ir jātad. Un es mūžam tā cenšos uz to pāriet. Un arī mēs Arvīdu uzrunāsim uz tu. Tātad viss iesākās mazā zvejnieku ciematā Nīda, kas atrodas Latvijas stūrītī pie Lietuvas robežas, kur jūrā metot plakanos oļus, mazais Arvīds lolojas sapņus par tālajām aizjūras zemēm. Man dzīve, esmu nācis, kā saka, vecāki nākuši no Rucavas jūrmalas, no Nidas, un tāpēc tie stāsti par jūru, viss tas tā iespaidoja kaut kā, un galvenais vēl, kad es maziņš pavisam bijis esot, un es pats negluži atceros, ja, jo es autiņos ietīcu uz bagažnieku riteņu, uzlikts, un tēvs ar māti braukuši no Paurupas uz Nidu. Un tur tie ceļi riebīgi tajā laikā bijuši, un tas ritenis sašvunkojies, un apkritis, un puika visu to ietiņu, tiem autiņiem un visu kaut ko grāvi iekšā. Tās man pirmā saskara ar ūdeņiem bija. Māte man ar laikam ielika pirmo to jūras mīlestību, jo māte sacīja, upē mazgāties, tas tāds jēls ūdens, tur nav nekas, tur tā nav mazgāšanās, ka ieiet jūrā nomazgāties. Tad jūt, ka tu spirts un iznāc ārā. Un tā pa lēnām, un viss ties nostāst pa jūru. Katru gadu augusta 2. svētdienā daži no esošajiem un bijušie nidenieši satiekas kapu svētkos. Tā ir kā gadiem iegājusies tradīcija. Tas ir laiks atmiņām, laiks sen neredzētu kaimiņu kopā būšanai. Es atceros visus tos laikus, kad te vēl ar laiviņām gāja jūrā, un kad nāca ārā aira laiviņi no jūras. Tajā laikā zivs vēl ķērās Baltijas jūrā, labāk nekā tagad. Un par lēnām visu to saskatījos, kā tur viņi zvejoja, kā viņi tur zušus mentus veda mājās, un tā zivs maka, tas viss palicis atmiņā līdz šim brīdim, kā tas tur bija. Un tāpēc tā sāku skatīties uz jūru un aizgāju. Jo vecāks Arvīds kļuva, jo vairāk viņa prātu pārņēma domas par jūru. Līdz pagājušā gadsimta 50. gadu vidū, kad Arvīdam bija nepilni 19 gadi, viņš nolēma īstenot savus sapņus un ar mātes smērētām sviestmaizēm azotē devās uz Liepāju.
Krievu laikā. Liepāja bija slēgta pilsēta un iebraukt varēja tikai ar caurlaidēm, apropuskām. Un es to īsti nebiju ievērojis, ka tā lieta, un man mamma sasmērēja maizītes, lai dēls brauc, mēģināt kārtoties zvejniekos. Un aizbrauc līdz Liepājai, robežsargi man pieklājīgi izsēdināja ārā un pateica, bez caurlaidēm nevar braukt Liepājā. Un es domāju, ko tad es atbraucu, šitai kaut kā jātiek, tomēr pagāja 100 metru atpakaļ, bikses nost un uz plecs virsū, un pa niedrām tā smuki apgāja tos robežsargus riņķī tur un iegāja Liepājā. Un iegāja, un tad aizgāja uz Boļševiku. Un tur katra daļas tā vadītāja, jā, mums vajag zvejnieki, jā, labprāt nākts un viss, un iedeva man papīrus, kad pieņem jau. Un tajā laikā pazvanīja priekšnieks, ko viņš bija redzams, Fritskaus, un prasīja viņai, vai tad kursi visi noformēti, vai tur ir visi jau tur. Kā es sapratu, tad pēc tam, kad tur kapteiņu kurs un mehāniķu kurs bija uz maziem kuģīšiem. Un šī teica, ka nav noformēti, negrib mācīties neviens un grūtības ir galīgi un visu kaut ko. Un es turot vēl tos papīrus rokā, ko tikko noformējies, es teicu, es nu gan mācītos, ja man ļaut, un šitā gandrīz man sāka skūpstīt no priekiem, un nekad, tas gan ir forši puika. Viņi vēl prasīja, vai tu gribi pa mehāniķi, ja pa kapteini. Es tā domāju, ja tāda iespēja, te dokritus kā no gaisa, vai kā saka, ies pa kapteini. Nobeidz kurs 6 mēneši, tad sāk pa matrozīt braukt, un kuģi nebija līdz tam tā kārtīgi no iekšpuses redzējis nemaz. Un tad slimoja jūras slimību, bet izturēja 6 mēneši, un pēc 6 mēnešiem man uzlika pa kapteiņu palīgu uz mazo kuģīti. Un tad pie mazitāna kapteiņa, ko es rādīju te. Un tad sāku braukt pa kapteiņu palīgu, ātrāk apgūt tīkla lāpīšanu un visu tur, un dziļumu mērīšanu. Vienīgo ehalotu pēdiņās, kāds tajā laikā bija, tas ir rokas lodi un magnetiskais kompass. Tā bija viss navigācija, kāda mums bija. Un tāpēc tam bija tūbraucējs stūrmaņu kurs. Es atkal pirmais pieteicos, kad es gribētu mācīties. Tos nobeidz ar izcilību, bez neviena četrnieka, uz 5-1. Un pabraucu kādu laiku, jau tad es sāku jau pa otro palīgu, bija pie kapteiņa Mazitāna, kurš bija jau strādāja tad uz viesturu. Un tad palēnām sākām iet uz Ziemeļjūru pēc Siļķes. Un tad SRTR saņēmām jaunus tādus spīdīgus, un visi vecie kapteiņi tur tā nolēma, ka tādu jau pie bāzes nevar iet. Viņiem tur tas malas bija tādas asas un tā, tur tāds jānāk mājā katru reizi. Un tad gājām 2-3 dienas uz Ziemeļjūru, kādas 20 dienas zvejojām, piezvejojām pilnas mutes, savādi sakot, 120, 110 tonnas kaut kur vedām mājā sālīt Siļķi. Vai nu tas bija pavasaris dabā vai pavasaris Arvīdas sirdī, bet vienu dienu notika liktenīga satikšanās ar meiteni Vilmu, kura kļūst par to gaidošo vaduguni krastā un to vaduguni, kas vada Arvīdu dzīvē. Ģimenes es izveidoju tad, kad nobeidzu mazos kursus 200 toņīgus, un tad satiku tādu skaistu meiteni manā skatījumā. Sapazināmies un aizvedu pie mammas, iepazīstināt, ka tā man draudzene ir. Mamma teica, jā, labi, tas ir. Mēs teicam, mēs tad draudzēsimies šitā. Jā, draudzēties jau vajag. Mamma teica, kad
gadu jau vajag padraudzēties tā un tad domāt par precēšanos. Viņa bija tāda asa rakstura sieviete diezgan. Viņa teica, kas tad es tādu izmēģinājumu statusā būšu gadu, ja? Un tad, labi, aizbraucām uz Liepāju atpakaļ. Nedēļu bijām tikai kā pazīstami. Un abi divi izlēmām, ka, ko tad tur mamma bija gatava jau, ja vajag, taisīsim kāzas, pārdos gotiņu un uztaisīs dēlam kāzas, vai ne? Un šitā mēs tur sarunājām, kad kāzas netaisīsim. Un tad es mazo kuģīti jau braucu tur pa Stūrmanu. Tā ir laikā un pārnāca no jūras mājā. Motorists ar savu līgavu bija mums pa ievedējiem, jeb liecniekiem. Aizgājām, ejot mājā no kuģa uz Zaksu, sarakstījāmies. No kuģa bija paņēmis baigi labās butas, treknes tādas, tur kaut kādu kilogramu. Un tās mēs uzcepām mājās un pudeli šnabu nopirkām. 4. izdzērām to šnabu. Un viss kāzas tās bija. Un pēc tam aizbraucam pie mātes, parādījām, ka mēs ir sarakstījušies. Kā sāk iet jūrā, tad jau tas bērnu jautājums tika risināts palēnām. Tas periods tēvs praktiski nebija. Visu laiku tēvs ir bijis jūrā. Un ik pa laikam tas tēvs ir atbraucis fragmentāli. Tēvs parādījās, man liekas, tāpēc viņš tagad arī audzina mani, ja? Kad viņš parādījās, tad, kad viņš pa ostas kapteiņu te sāk strādāt. Tas, ka viņš grib mācīt, kā ir jādara viņa saprašanā pareizi, ja, tas ir līdz šim brīdim. Gan agri māca, gan man māca. Teiksim, uztraucās brauc dēls uzmanīgi ar mašīnu, ja? Tas jau nekas, ka dēlam tulīt būs 3 miljonu kilometru nobraukts. Bet man jābrauc ir uzmanīgi, jo viss, kas var gadīties. Ja, Nedrīkst alkoholu. Tur aliņu vakarā nevar iedzert, jo pieradīs un paliks pa alkoholiķi. Kad precējāmies ar sievai, es pateicu, ka, ja piekrīt precēties, tad tev būs jāpaliek pilntiesīgais saimniecei. Es nodarbošos ar naudas pelnīšanu. Un tev būs jāvada ģimene un jāgaida man pacietīgi un šitādā veidā. To viņa arī izdarīja. No manas agrās bērnības man ļoti patikās, ka mēs braukājām ekskursijās. Un braukājām tālu, braukājām uz Grūziju, bijām aizbraukuši. Tad visu to ceļu līdz tai Grūzijai, ja, un paps pie Stūras, un viens pats visu to ceļu pie Stūras. Un Armēnijā nakšņojām, man tā Erevāna ļoti patikās tajā centrālajā viesnīcā, kas mums šobrīd tur, arī tad viņa bija tā galvenā uz laukuma. Tās ekskursijas tās ir tādas, kas man ļoti palikuši prātā. Viņš vienreiz bija, tais kalnos esam un drīz jau beigsies benzīns, un mamma uztraucās, mamma vienmēr ļoti uztraucās. Viņš saka, mierīgi, viss būs kārtībā, braucam pa kalnu lejā, viņš izslēdz motoru. It kā jau nedrīkst tā darīt, bet kaut kā jau jātiek līdz tam punktam, kur to degvielu var dabūt. Tas man tā ir atmiņā, gan jau vēl kaut kas, bet tā uzreiz jau, ko tu atcerēsies. Sākumā jau gāja uz maziem kuģīšiem pa Baltijas jūru. Tad tur 2 dienas jūrā, tur kaut kā nebūtu tā un nāca mājās. Un tad sāk uz Viesturu braukt, SRTR. Un tad jau bija tā lieta citādāk. Un tas reizes, toreiz, neatceros, bija kaut kā 3, 4, 5 mēneši, un tad mēs mammu vienmēr gājām pavadīt, stāvējām tur uz Pričalu, un tad bija lielā raudāšana, ja, un tā kamēr paps nav mājās, tikmēr mums ir tāda īpašā dzīve, kad nekāda prieka, ja ne uz kino, nekur mēs negājām, mēs tikai pa māju, ja, un tad paps atbrauc mājās, tad tad sākās svētki, tad uz kino gājām un visu. Pavisam tālu jūras braucieni sākās tikai tad, kad jau gājām ar riņķvadiem, ar tralleriem, kad gājām uz Āfrikas piekrastu, ka gājām prom, bet no sākuma mēs zvejojam tikai Ziemeļjūrā. Mēs vienmēr tikām tur klāt jau pie kuģi, jā, un tos bērnus tur parasti es jau tur tiku pie papa dikti ātri klāt, ja, kamēr vēl robežsargi vazājās pa kuģi, es jau biju pie viņa kaitē. Un Agrs pēc tam jau bija, un tad vienreiz bija tā, kad Agrs tika pirmais uz to kuģi, paps bija atvedis košļenes.
un agars, lai netiktu man, tad viņš, cik bija tās košļienas, viņš bija sakošļājis, un viņam bija tik liela bumba no viņa. Tas bija baigi svinīgi, tā sagaidīšana, un tas košļienas tu gaidīji tajā laikā mājās. Bija Krievu laikā bija baigi ierobežojumi, tu nedrīkst darīt to, jo tu esi mūkām dēls. Kādreiz jau ļoti gribējās tās džinses, bet paps neveda viņus. Tāpēc, ka viņam tā nostāja bija tāda, un mēs bijām tāda situāta ģimene jau, un kad mēs nedrīkstam ar agri izcelties nekur, jā. Un, kad brauc ekskursijā klasi, tad citiem bērniem deva 5 rubļus, man vecāki deva tikai 1 rubli līdzā, jā. Pienāk reizes beigas un skatīs, vēl ikam nodot zīvus un visu vēl varētu pazvejot. Bet visi jau ir tādā stāvoklī, kad tikai mājās nekāda zvejošana tur vairs tā. Kā jau tas ierasts dzīvē, viss noticis pakāpeniski. Sākumā Arvīds bija kapteinis uz maziem zvejas kuģiem. Viens no pirmajiem bija kuģis Pāvilosta, tad lielie zvejas kuģi Dzintaru jūra, Dzintaru krasts, Dzintaru zeme, Augusts Bērziņš, uz kuriem Arvīds Buks bija kapteinis direktors. Bija īstas paldošās zivju nozvejas un pārstrādes rūpnīcas. Uz viena tāda kuģa strādāja gandrīz 100 cilvēku. Lai nodrošinātu nepārtrauktu zivapstrādi, dienā vajadzēja nozvejot līdz pat 100 tonnām zivju. Tāds vispilgtākais par Arvīdu, kā lai saka, palicis gadījums visai dzīvei. Tas ir 60. gadu beigās. Dienvidāfrikā svinējām līgo. Tā uz kuģa, un tad Arvīds bija uz Dzintaru jūras pa kapteini. Uz kuģa dzīve jau ir tāda vienmuļa dzīve diezgan, vai ne? Un tad es tā biju iepraktizējies skatīties uz komandu, ka jau sāk tur viens uz otru rūkt. Un kad tur nav apmierināta, ko tur un kas tur un kaut kas, tad nozīmē, kad jātaisī kaut kādu garstāvokļu uzlabošanu. Un patīk, cik mēs gājām uz Āfriku, tad mums aizgājām tropos jau, tropu rajonā, tad katram pienācās 300 gramu vīna pa dienu. Un tad mēs viņus tā ekonomējam to vīnu. Un tad, kad uznāk tas slikts garstāvoklis jau komandai, tad atrod kādreiz laiku, kad ir trāls saplēsts, ja kaut kas nebūtu. Tad salasās visu kompānijas kaitē, katram iedot pa pudeli vīna, to ir vairāk bišķītiņu, ne? Un tad pasēž un papļāpā un padzer vīnu. Un pēc tam ir viss kārtībā, un garstāvoklis komandai ir vietā, un var zvejot atkal, un viss cenšas un strādā, un tāda bija tur lieta, un ne tur. Tad, kad tiek saliedēta cilvēki, saliedēta komanda, kur arī var būt nevisai patīkamas darbus, bet bez kurnēšanas izdara un daudz labāk kā dzīšanu, teiksim, tā. Kā atzīst pats Arvīds, lielāko daļu savu mūža mājās ir bijis tikai ciemiņš. Bet ecējot plašos okeānu plašumus, Arvīda sirdī vienmēr bijusi vieta savai zemītei, mājām, ģimenei. Un kad pēc 50 darba gadiem jūrā radās iespēja palikt krastā, Arvīds bez liekām šaubām izmantoja šo iespēju. Tā krastā palikšana tā iznāca pati no sevis kaut kā jau. Tur tā ekspedīcijas zveja sāk izjukt, un tad man izvēlēja pa priekšsēdētāju vietnieku. 1 gadu es nostrādāju kaut kur, un pēc kāda laika man izvēlēja pa priekšsēdētāju Sarkanabākā. Tad atkal es gadiņu tur nostrādāju. Un pēc tam 92. gada 25. maijā ar tā laika jūras lietu ministriju Steinerta, ministra vietnieks Steinerts bija, un viņš ar viņu pavēli es tiku iecelts Ventspilī par ostas kapteini.
Liela iegrima nav. Un tāpēc es šefam noziņoju ar, un tā mēs varam mierīgi noslaucīt rokas un to papīru plēst kopā un nepasūtam pagaidām nevienu tur. Nu redzēs, jā. Vispār darba vietas man ir ārkārtīgi maz bijušas. Tad pirmā tur galīgi maz. Es tur to gadiņu nostrādāju pa elektriķi, teiksim. Tad Boļševikā tur kādi 25 gadi, tur vairāk es biju šķītiņi nostrādāju Boļševikā un Sarkanā bākā atkal tikpat nostrādāju. Un tad 27. gads iet, kad es pa ostas kapteini strādāju. Pieredzējis cilvēks, pietiekoši labu veselību, pietiekoši atbildīgs, savu darbu dara, ļoti mierīgs, teiksim, saticīgs, nekādas problēmas nerada. Jo ir jau arī vadītāji, kuri to vien dara, kā kaut kādas problēmas mēģina izdomāt. Bukungs tāds nav. Es godīgāk cilvēku par viņu neesmu redzējis, ja tā raksturot. Jā. Viņam vajadzētu būt pa prezidentu Latvijā ar visu to viņu uzskatiem un ar visu pareizo darīšanu, bet viņš nevarētu būt, jo tie pārējie viņi tik ātri novāktu. Saproties, es vienmēr viņu apbrīnojos par viņu godīgumu, ja, un taisno prātu. Kādreiz jau tais padomījis laikā, tas tā it kā bija lielākai daļai cilvēki, ja, bet tie laiki mainījās un tie cilvēki mainījās. Bet paps viņš saglabāja to, kāds viņš ir bijis visu mūžu godīgs. Ja. Gan pret darbu, gan pret cilvēkiem, apbrīnojam godīgs. Tad tas ir tāds, kas viņam visu mūžu ir izgājis cauri, un tas ir cepurnost. Apbrīnojams darba spējas, pieredze pareizināta ar, teiksim, attieksmi pret darbu. Buka kungs te ir, teiksim, tā kā piederošs kapteiņa dienestam, tu var teikt. Man kā 25 gadi ir pagājuši jūrā praktiski, tāpēc daudz svētki ir aizgājuši garām, bet tagad jau katrs svētkus kaut kādā mērā atzīmējam. Jūras svētki jau katram jūrniekam ir ļoti tuvi svētki, jo gandrīz nav tādu jūrnieku, kuram nebūtu kāds aizgājis no pazīstamiem jeb radiem jūrā bojā. Un tāpēc ir patīkami atcerēties, kad var kādu kroni nolikt, jeb kādu puķīti pie pieminekļa tiem, kas vairs nav. Un jūrnieku profesija, sevišķi zvejnieku profesija, tā jau ir dubult jūrnieku profesija, jo zvejnieki vismaz kādreiz strādāja daudz smagākos apstākļos nekā tirdzniecības flotes vīri, kas tur ar šlipsīti tikai staigāja. Un tāpēc jau patīkami satikties zvejnieku svētkos un parunāt, atcerēties. Gan zvejnieks, gan kapteinis, gan arī šobrīd ostas kapteinis. Viņš ir tas, kas nodrošina, ka Ventspilī ostā ir kārtība, drošība un stabils un ritmisks darbs. Arvīts Buks, viņš tur kārtībā visus savus padotos. Ir obelīgs, spēlē akordionu un ir kārtīgs un balss. Paldies, Arvīt! Tas, ko viņš jau ir sasniedzis, viņš vēl pilda savus pienākumus pār 80 gadiem, tas jau ir kaut kas. Jūrniekam jābūt varonīgam, un viņš nedrīkst baidīties, ja viņš grib būt pa jūrnieku. Ja tā īsti variet noticēt, kad es taisnību runāju, bet tā ir taisnība, kad, ja man otroreiz jāsāk būt dzīve, es gribētu iet šito pašu ceļu, jo ekspedīcijas flotes darbs uz tiem lieliem kuģiem, kad jau bija tur gandrīz 100 cilvēku komanda, kad jau aizgāja, tad tas bija romantika,
bija visi patikšana, un tur pilnīgi, ka izbrauc jūrā, tad tur varēja aiziet azartā. Bagātīgi piepildīts ir Arvīda mūžs. No jaunieša bez vidējās izglītības līdz tālbraucēju kapteinim un ilgadējam ostas kapteinim. Tikai gribas spēks un alkas iegūtas zināšanas virzīja Arvīdu pretī tik daudzām citām neaizsniedzamām tālēm. Lūk, vēl viena dzīves diena aizvadīta, darbi padarīti. Vakars, miers. Skan jaunības dienu melodija, kuras skaņās var apcerēt nākošo dienu gaitas.